Esiet sveicināti! Mani sauc Liena Zariņa, un šī ir rubrika par suni bez filtriem, kur mēs godīgi, atklāti un pa īstam runājam par dzīvi ar suni. Par visu priecīgo, bēdīgo, reizēm skumjo, nopietno, par visu interesanto. Šodien pie manis viesos Valters Krauze, 3 suņu saimnieks, TV personība, raidījumu un pasākumu vadītājs. Labdien, un labdien tev! Sveiks, Valter! Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka tu atnāci pie manis ciemos. Man ir bijusi tā brīnišķīgā iespēja iepazīt tevi kā suņu saimnieku. Un es ticu un zinu, ka tu vari palīdzēt un iedvesmot ārkārtīgi daudz suņu saimniekus, jo mēs suņu saimnieki ikdienā, protams, saskaramies nevis tikai ar visu to, ko glancētajos žurnālos parāda vai blogeri Instagram bildītēs, cik tas viss ir skaisti, vienkārši. Bet kas tad ir aiz tās dzīves ar suni, ko mēs izdzīvojam, ko mums nākas pieņemt, varbūt pārkārtot, transformēt un izmainīt. Tu esi paņēmis sunīti, teiksim tā, gan no ielas, viens no sunīšiem ir ienācis tavā dzīvē, gan arī sunīti no patvērsmes. Tātad tev ir tā pieredze jau pavisam varbūt tāda netik tradicionāla, kā es izvēlējos, no metiena aizbraucu, bet tāpat laikā ārkārtīgi nopietnas lēmums, jo mums arī Latvijā dzīves pabērni patvērsmēs ir ļoti, ļoti daudz, un no manas puses ārkārtīgi liels paldies tev par šo soli. Un es zinu, ka taviem suņiem ir fantastiskākā suņu dzīve. Es arī tā ceru. Jā, un katrs no viņiem ir mazā, lielā suņu personība. Jā. Saki, Valter, kā tas ir paņemt suni no ielas vai no patvērsmes? Vai tas ir viss tā, paņēmu un viss notiek? Kā tu pirmkārt satiki savus suņus un kā tu nonāci līdz šim lēmumam? Pirmkārt, manuprāt, es biju nobriedis pats, un suņi bija maniem vecākiem. Man jaunībā arī bija sunīts, tur gan bija tāda šis stāsts bija diezgan bēdīgs, jo es strādāju par bārmeni, un mans darbs bija naktīs, un kaimiņiem tas ļoti nepatika, es suni vedu pie mammas, un viņš vienkārši vienā naktī nomira. Mēs netaisījām nekādas sekcijas un neko tādu, bet un tad man tā pieredze bija tāda, ka dēļ manas bezatbildības, un kaut kādām tur nesakošanām, kaut gan bija visas potes un viss, kas vajadzīgs, bet tā tas dzīvē notika. Un tad es dzīvoju Rīgā diezgan ilgus gadus, un Candera ielā es paņēmu kaķi patversmē. Morai bija 18,5 gadi, bet arī Moras mūžs beidzās vienā brīdī. Un es jau dzīvoju Siguldā, tātad maza mājiņa un savs pagalms, un es zināju, ka es gribu sunīti. Un kādreiz es ļoti skatījos uz Mārtiņu Freimanu un Pepi, jo arī tā mana doma bija tāda, jo ļoti daudz darba ārpus mājas, tās pārsvarā ir piektdienas, sestdienas, attālumi ļoti lieli, ka es šo sunīti varētu sev vadāt līdzi. Kompanjons, jā. Un es nezinu kādēļ, bet es zināju, ka es šo sunīti vēlos redzēt un kā draugu iegūt Ulubelē. Un es aizbraucu uz Ulubeli, es biju paskatījies tur mājaslapā dažādus variantus, daži sunīši jau tur nebija, bija citi. Es sapratu, ka lielu sunīti es īsti nevaru atļauties, kaut gan tur redzot tās sejas un rējienus gribas paņemt visus, bet ideālās pasaules nav, diemžēl. Un es prasīju, ka es vēlos tādu nelielu sunīti. Un tur darbinieks man teica, Sniedzīta vārds viņai, kas arī jau tā ļoti jauka. Viņa saka, mums šobrīd īsti tādu nav, un tad es skatījos uz tādu pusvilku meitenīti, bet tur bija kaut kāda policijas lieta, tajā brīdī viņu nevarēja, varbūt tur pēc pāris mēnešiem. Un es biju tik ļoti nogribējies, un arī, teikšu godīgi, es kādu mēnesi dzīvoju tajās kaķa sērās. Jo tad, kad es braucu uz Ulubeli, es tā diezgan
pāris asaras nobirdināju, man likās, es esmu nodevējis. Nu, ka es zināmā mērā, to kaķi, ko vairs nevar piecelt, bet es viņu nododu. Bet viena lieta gan, es tai Maurai biju apsolījis, ka viņas laikā cits dzīvnieciņš nebūs. Un to tu izpildīji? Un to es izpildīju, jā. Nu, lūk, un mēs tur staigājam pa tiem voljēriem un visu kaut ko, un tā īsti, nav, un beigās tās nezīd saka, pagaidiet, te ir viens tāds variants, un man iznes to Bellu, tur būs viena bilde tev pēc tam, kāda viņa izskatījās tajā dienā, kad mēs iepazināmies. Un viņi saka, mēs viņu saucam par blusiņu, un bija divas lietas, ko es teicu Sniedzītei, es teicu, vai es drīkstu tā izdarīt, ka es aizvedu viņu uz mājām un to pirmo nakti paskatos, vai viņai vispār tas patīk. Vai tu dari? Vai mēs sadaramies viens otram. Tas, ka es varu atļauties ēdienu, dzērienu, vetārstu, nagi un vispārējais, tas man bija jau skaidrs. Viņi saka, jā, labi. Un to pirmo nakti tā Bella, pēc tam es jau mašīnā viņu sāku saukt par Bellu, jo blosiņi man tā kā īsti nepatika, un tur aizgāja līdz Bellai. Viņa metra attālumā no manis nodzīvojās. Un otrā dienā mēs aizbraucām atpakaļ, pie kam tas brauciens bija diezgan grūts, jo tad, kad mēs bijām kādus 5 kilometrus līdz Ulubelē, viņi ļoti sāka ņemties. Tā tad... Apakaļ neved tikai man atpakaļ. Jā. Ko es atkal jutos tā nedaudz vainīgs. Un pēc tam jau, tad, kad mēs braucām sterilizēties, tad atkal bija tas pats jāpiedzīvo, un tad Ulubelē bija tāda jubileja, un Ilze teica, varbūt tu vari atbraukt ar Bellu, un man līdzi bija kaimiņienes meita, cik toreiz Paulai bija, es nezinu, pieņemsim kādu, tur 10, 12 gadi. Bija ļoti grūti, jo tā Bella visu laiku rāvās projām. Kaut gan viņai bija kucēns, kad es viņu saņēmu, viņai bija tur 2-4 mēneši plus mīnus, viņi atrada kaut kur pie konteineriem. Gari runāju, gari stāstu, bet tas mūsu deguni ļoti ātri sagāja kopā. Jā, tad man ir tas jautājums, vai tev pēc tās, tajā vakarā, nākamajā rītā, vai tev bija šī sajūta īstā? Vienkārši viss, tas ir mans. Man tā sajūta jau bija tad, kad mēs pirmajā dienā braucām māju. Es to zināju, bet es gribēju redzēt, kā viņi reaģēja. Un tāds maziņš kamoliņš un viss, un tur tik mīļi un forši, un man tur nebiedēja ne peļķis, ne kaut kas cits, bet vispār tas mums notika ļoti ātri. Pēc tam tās peļķis drīzāk parādījās, es tādas mazās spītības vai tādas parādīšanas, kad tu visu laiku laudīji, un tagad tu man liki nokāpt, gultā dīvānā, vai kārumi, tā, kad es jau domāju, viņi nav tik lieli, es jau tik daudz jau tur. Kāds limits taču. Jā, to es ar kaut kā tā mēģināju ievērot, un pēc tam visas pārējās lietas, ko tu man iemācīji, kad jau bija 2 suņi, ka nav jāstāv visu laiku sausajai pārtikai atvērtā veidā, cik grib un vispārējais. Tas ir tas Bellas stāsts. Un tad Bella kļuva, viņu starp citu man ir ļoti daudzas pirtis Latvijā piečurājusi, un, kur viņa bija ielikta, kamēr man tur bija kaut kāda darbi kultūras nāmus, tas viss, jo izkāpjam no mašīnas, un es viņu vadāju saitītē, un visu, nekā nav, un es ielieku viņu savā grimmētavā, aizēju pēc scenārija pastīties skatuvu, atnāk apakaļ, tā peļķe tur ir, protams, jā. Lūk, un tad Bella pie manis nodzīvoja apmēram, kādu, līdz 2 gadiem. Bella bija pirmais suns uzreiz pēc kaķenītes, vai ne? Jā. Un Belliņa bija viens suns, vienīgais suns. Jā. Un tad pamazām man nāca tāda kā apdomība par to, ka, ja es viņu atstāju mājās, un atkal tā mazā Paulija, kas toreiz man pieskatīja, viņa nāca, ja es pieņemsim 9 no rīta aizbraucu un 4 naktī braucu mājās, pieskatīt, izlaist ārā, tur izķemmēt, paspēlēties un tā tālāk. Tad es vienā brīdī domāju, bet būtu jau labi, ja būtu 2 tie sunīši. Bet es pats vēl tā neko nemeklēju, un tā man likās, vēl tur, kā saka, mēs jau 2 tā ejam roku rokā. Un tad bija tā, ka blakus mājām arī ļoti nelielai suņu meitenītei bija meiteņu dienas. Un tajā sētā bija caurumi, tātad viņu teritorijā gan no ielas un mums savstarpējs caurums. Un kamēr bija tās meiteņu dienas,
tas melnais tur ņēmās, es jau viņu biju tā kā tā Melnais paskatīju. suņuks, ja? Melnais suņuks, jā, kuram vārds arī ir melnis, nebiju kreatīvs, nevarēju izdomāt vārdu. Likumsakarīgi un loģiski. Iegājās. Pie kam Bella ir ar balta ar melniem pleķiem, melnis ir tādu šlipsīti un baltām kāju, pirkstiem. Lūk, un tad kaut kā tā, viņi sāka dzīt prom, aiztaisīja sētēto caurumu, bet tas Melnis tur pa to ielu, tā staigāja, un es sapratu, ka viņam nekādu māju nav, ka viņš nav izmucis un atskrējis, un tagad te vienkārši paskatās, kā dzīvo citi. Bezpajumtnieks un nīc faktiski. Kas pēc tam arī pierādījās, ko redzēji tu. Es domāju, ka viņš bija gan sists, gan varbūt pie ķēdes likts, varbūt spārdi. Tur, kā saka, viņš bija ļoti, ļoti cīnījies par savu izdzīvošanu. Jo pirmo laiku viņš nenāca mājā kādus pāris mēnešus. Un tad, lai cik tas būtu dīvaini, ka braucot ārā no pagalma ar mašīnu, viņš neskrēja ārā, viņš gaidīja pagalmā. Viņš pēc tam ir pāris reizes izskrējis ārā, bet tajā sākumā nē. Un vēl viena tāda lieta, ja mēs tā varam salīdzināt, šobrīd ir drusku nedaudz mainījies, bet Bella bija izteikts mājas suns. Viņa izgāja ārā, izdarīja savas lietas, un viņai tas apnika, viņa gribēja būt mājās. Melnis bija izteikts pagalmas suns, bet viņiem ļoti labi sapasēja. Pie kam Bella jau bija sterilizēta, Melnis vēl nebija. Un tad nāca tur, kā saka, tie suņu laiki virsū un viss, un es tur apspriedos ar vetārstiem un arī Ulubelē prasīju konsultāciju. Teicu, to vajadzētu darīt, viņam pašam būs vieglāk, un tad, ja es tik ļoti pārdzīvoju, jo lielā šoseja vienā pusē, otrā pusē iela manai mājai, kas abas divas ir ļoti noslogotas. Tā arī mana lielākā baža par to, kad viņš izskrēja ārā. Es nedomāju, ka viņš kādam kostu uzreiz, viņš tur varbūt riet un tā tālāk, bet mašīnas. Drošība viņam pašam. Un viņa drošība. Un tad man izdevās arī, kā saka, Melni aizvest ar nelielu iemidzināšanu pie vetārsta, tad viņš dabūja savu pasi. Ja Bellai pasē ir rakstīts Bušķi, kas ir bez šķirnes, un tur tā, tad... Un kāda ir pasa? Pasa ir vēl vecā tipa pasa? Bellai vecā tipa pasa. Melnim ir Eiropas Savienības pasa, un tur rakstīts metis iekšā. Status tāds ko. Lūk, es ātri par tiem visiem 3 suņiem. Jā, mums viss. Tā tas viss tur notika, un tad notika tā, ka es mainīju dzīvesvietu, es pārcēlos uz Jelgavu. Pirmais jautājums man bija, kā es pārvedīšu Melni, jo Bella ļoti labi brauc mašīnā. Melnis tātad tikai vienreiz to bija darījis, tad, kad viņš bija tur nelielā zāļu varā. Un savukārt Jelgavā tajā brīdī bija 2 suņi. Bija tāda Bellas tipa, Džeka Rasela un Bišona krustojums, un liela vilku meitene. Lielā vilku meitene bija pensijas gados, jau vēl bija sprauna, bet lēnām tur tas viss notika. Un Jelgavā kādu pusgadu mēs suņus dalījām. Nāca ārā abas meitenes, kas tur dzīvoja, un tad nāca ārā manējie. Mēģinājām vadāt saitīties, bet varēja redzēt, ka meitenēm tur galīgi neiet kopā. Tur bija rūkšana un riešana un viss pārējais. Šobrīd tā notika, ka lielais vilku suns ir citos medību laukos, bet meitenes tur arī būs viena bilde, guļ jau blakus, visi 3 draudzējās, pie kam Melnis sāka pirmais draudzēties arī ar to bisīti, kas dzīvo Jelgavā. Tāds īsumā tas stāsts. Jā, līdz tam mēs arī vēl bišķiņ iziesim cauri tos līklocīšus, līdz šim, jo šobrīd uz doto momentu, ja mēs sēžam šeit šodien, tev ir brīnišķīga 3 suņu komanda, kas katrs ir saticies caur dažādiem saviem dzīves stāstiem, katram ir bijusi sava dzīves pieredze, kam labāka, kam netik laba, bet šobrīd tev ir brīnišķīga komanda gan viņiem visiem 3 savā starpā, gan tev kopā ar visiem saviem tripsiem. Un visiem mainiekiem. Un visi super. Saki lūdzu, tad es pareizi saprotu, ka Melnis, tad ja Bellu tu pieņēmi izsver, es nesaku, ka Melni nepieņēma izsverot, bet tomēr Bellu tu izsvēri, tas bija tāds apdomāts, jau tāds lēmums, uz kuru tu gāji. Tad Melnis, es pareizi saprotu, ka tas tāds liktenis, viņš pats tev atrada, pats atnāca pie tevis.
Jā, tā noteikti var teikt. Pie kam Bella bija kucēns, un Melnis jau bija jaunietis. Viņam jau bija kāds 1,5 gads apmēram. Jā. Un tas sākums, tagad ir tā, šodien ir diena, no rīta es esmu kopā ar savu vienu suni, un vakarā man pēkšņi ir 2 suņi, sanāk tā. Tad tas Melnīts, viņš tā tad nokļuva pie tevis no, teiksim tā, ielu suns. Ielu suns nokļuva pie tevis, paldies Dievam, ka nokļuva pie tevis. Kā tas sākums bija tajā brīdī, vai viņš arī tā uzreiz tā aši? Nē, viņš bija citāds kā Bella? Viņš bija pilnīgi citāds. Bella bija ļoti mīļa, viņa nāca klāt, viņa prata sēdēt, deva, prot vēl joprojām sēdēt, ķepu dot, kā lai saka. Tad, kad es atnācu, sociāls suns. Viņa visiem viesiem, vienmēr visi, kas mājās tusēja, vienmēr visiem bija klēpī, vienmēr mācēja parādīt, ka viņa nav ēdusi jau nedēļu un nav glaudīta vispār nekad, un saimnieks, kā saka, nekad mūžā viņu nav ielaidis dīvānā, visas šīs lietas. Melnis bija tāds ļoti piesardzīgs. Šobrīd Melnis jau ir tāds, kas arī ļoti labprāt iekāptu kādam blakus dīvānā. Ļoti vienkārši lieta pateikšu. Visi tie, kas ir aiz žoga un sētas, ko tu man arī vienā brīdī un pat redzēji, Siguldā, tie ir ienaidnieki. Vai cilvēki, kuriem te nav jābūt. Tie, kas ir iekšā un visvairāk sēžot, vai pietupjoties, vai pieliecoties, tie visi ir draugi. Melnim ļoti patīk, ka viņu glauda, viņam ļoti patīk uzticēties, bet tiklīdz ir kaut kādas asākas darbības, vai pieņemsim, tas vēl bija Siguldā, grābeklis vai slota rokās, viņš momentā, šobrīd tas ir mazāk, bet viņš momentā bija kilometru attālumā. Tātad sākumā tev pašam bija noteikti kaut kāds laika periods, tad tu saņēmi ļoti trauksmainu, ļoti bailīgu, ļoti izmocītu sunīti, te viņš ir, un te viņš arī būs un paliks, un mēs dzīvosim tālāk visi kopā. Kāds tev, vai cik ilgs laiks pagāja, ja noteikti līdz tam brīdim, tev taču arī bija jāatrod tas kontakts, tā iespēja, veids, kā ar viņu vispār sākt komunicēt, vai tikt līdz telpai, kā mēs tagad vispār dzīvosim, kur viņš ēdīs, kur mēs gulēsim, vai tur viņš, vai kā tas līdz tam tai sadraudzēšanai, tas ceļš kāds tev bija? Tur iespējams jāsaka, negribas tā teikt, bet tā gan bija. Paldies pandēmijai, jo, viss aiztaisījās ciet, lēnām, mierīgi viss aiztaisījās ciet. Un tātad mani arī dzana tur 1,5–2 gadi, bija plus, mīnus, mājās, pagalmā. Man bija daudz laika, es varēju daudz laika veltīt, skatīties, kā tas notiek. Bet tās vilināšanas metodas, pieņemsim iekšā dzīvoklī no āra, bija visdažādākās. Tas sākās ar kaut kādu tur kāruma gabaliņu, desu, kauliņu, tādām lietām. Viņš vispār neusticējās cilvēkiem? Nē, galīgi nē. Es pieņemu, ka es biju pirmais cilvēks, kurš viņu noglaudīja. Bet līdz tai noglaudīšanai ir pagāja bišķi laiks? Jā, protams. Tā iekšā vilināšanas metode bija ļoti vienkārša. Tad jau, kad viņš jau nedaudz nāca iekšā. Es, protams, tur aiztaisīju durvis un nekad nebija skaļa mūzika un tur nekādi priekšmeti nekrita un viss pārējais. Pie kam viņš sāka gulēt Bellas gultā, kurā Bella negulēja nekad. Viņai neinteresēja tas, bet viņš to vietu diezgan labi uzpasēja. Un es to Melni arī sāku vilināt, tā kā dīvānā, kas viņam ļoti, protams, patika. Jo bieži bija tā, ka Bella, izskrēdījās, izdarīja savas nokārtošanās lietas, un hops bija apakaļ. Melni bija jālūdzās varbūt stundu, varbūt 45 minūtes, varbūt pusstundu. Un tad bija tā, ka es atstāju vaļā lielās durvis, pats sēdēju dīvānā, apkrāvies ar kārumiem, glaudīju Bellu un lūdzos Melnīt, nāc iekšā, un tad domāju, bija pat sākumā tā, ka es gāju tās durvis taisīt ciet, un viņš žiks izmuka kalārā. Viņš nekur vairs projām gan tad nemuka. Un tad, manuprāt, tu pat nebija pirmā, kas to teica, tad jau, kad mēs jau bijām salīguši, ka ja viņam te būtu grūti, vai viņš ļāva siksniņu uzlikt sev uz kakla, tātad, ja viņam būtu grūti vai nekomfortabli, viņš sen būtu aizmucis, jo tur tā sēta 1,5 metrs, tas nekas nav. Protams, un redz, viņam jau arī bija, viņam bija ārkārtīgi negatīva un smaga tā iepriekšējā pieredze, un redz, tā jaunajā dzīvē mums jau sanāk bišķi, mēs nevaram izņemt to pagātni, bet mēs varam viņam, bet mēs viņam varam parādīt, ka var būt savādāk. Un tā
tas ir tas, kas ir vislaikietilpīgākais process. Un tas brīdis, kad tās 40-45 minūtes viņam bija jāsaņemās tikt pie tevis, tas bija tici man, tev tas ir, kas tad neko neatnāk, bet viņam tas bija ārkārtīgi liels drosmes treniņš. Ja? Un es domāju, ka tur bija vēl viena lieta, jo, Bella ir vadone. Kas ir kā pat laikam tādā Klusā suņu līderi. filozofijā ir diezgan loģiski. Ja ļauj vai ne, tad arī ņem to galveno lomu. Bet viņš ļoti špikoja, viņš skatījās uz Bellu, viņš redzēja, ja es Bellu glaudu, tad tas nav slikti, jo viņa nesmilkstēja, nerāvās prom, viņa pati uz to prasījās. Tieši tāpat kā uz kaut kādām, mazajām lietām, tur iesim tagad ēst, iesim ārā, tur kaut kādu kārumu. Jā, Melnis, sēdēt tagad ir iemācījies. Līdz ķepas došanai mēs neesam tikuši, bet tu tā, ja tā stingrāk pasaka, tas sēdēt. Pie kam Bellai, diemžēl man ir jāatzīstās, es esmu gan uzkliedzis, tā ka uzkliedzis, nevis stingrāk pateicis, gan arī uzšāvis. Ja, tur par, es neesmu sitis ar slotu vai siksnu vai pasakdies ko, bet kad ar roku dēļ kaut kādas nekaunības, ja man tur stāv uz galda cepums un es pasliecos pēc telefona un cepuma nav, tad tā kā īsti... Tad centies robežas arī parādīt, ka mums ir dzīvē noteikumi, mūsu ģimenē, mūsu telpā ir noteikumi, robežas. Un, Melnim nekad mūžā. Jā. Zinot, ka tas būs ļoti, ļoti. Bet faktiski tas, ko es dzirdu, tad tajā Bella arī ļoti patiesībā palīdzēja Melnītim ar integrēties, un kļūt arvien drosmīgākam. Viņa ar savu stabilo psihi, ar savu mieru, ar to, ka viņa ir super sociāli. Miers ir ļoti nosacīts. Jā. Bet vairāk par tādu arī, par mieru, tad stabilitātes, nervu sistēmā. Drošība. Es teiktu, drošība šajā pagalmā, šajā mājā, šajā istabā. Un viņš lēnā garā noticēja. Viņš noticēja viņai, kā vēl vienam sunim, un caur to viņš arī noticēja tev lēnā garā. Bet pagāja jau diezgan ilgs laiks, vai ne? Tas nebija nedēļas jautājums. Tas pat nebija pusgada jautājums. Tieši tā. Un es pieņemu, ka šis jautājums tā līdz galam nebūs atrisināts nekad. To tu pati teici, un to citi, kā lai saka, suņu mīļi, suņu saimnieki, kur nāk ciemos, tā vienmēr. Bet tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam ar katru nākamo mēnesi dienu radīt viņā lielāku drošības sajūtu, palīdzēt viņam noticēt, uzticēties, vairot šo te soli pa solītim. Ja? Mēs nevaram izmainīt Melnīti, tāpat kā mēs nevaram pilnībā izmainīt Bellu, bet mēs varam uzlabot to viņu dzīves kvalitāti un to emocionālo pašsajūtu. Jā. Pagātni nevar tā izdzēst. Nē, tieši tā. Tas jau tā būtu baigi vienkārši, vai ne? Gan cilvēkiem, gan suņiem. Un suņi ir ļoti asociatīvas būtnes, un reizēm šķiet, ka kas ir mainījies, un tā, ka mēs sākam patīt atpakaļ, mums viens ir cīņa ar sekām, bet otrs ir atrast to cēloni, un tas ir visefektīgākais, ja? Un pēc tam tad attiecīgi novērst. Un tā, ka mēs patinām dažus soļus atpakaļ un padomājam, paanalizējam, paga, tur tās kājas varētu augt. Ja? Suns tev tajā brīdī nepateica, ka viņš pārbijās, sabijās, satraucās, ja? Bet kaut kur kādā notikumā ir, un pēc tam attiecīgi viņam jau tā asociācija, un tad mums jācenšas bišķi pārrakstīt to viņa pieredzi, liekot un piedāvāt un nodrošinot ar vien vairāk šīs te pozitīvās pieredzes. Ja? Jo dzīve ir dzīve, nevar būt viss tikai skaisti rožaini, bet svarīgākais, teiksim, es vienmēr saku, jo saimnieki arī ļoti cenšas, lai mans suns justos labi, lai es visu to labāko, un kaut kas nesanāk, es neesmu laikam labs saimnieks, vai es nenosargāju no šīs te pieredzes, bet dzīve ir dzīve, tāpat kā mums ir labās dienas, ir netik labās pieredzes, un sunim arī līdzīga formula. Paņemsim formulu 1/5 vai 1/10, tas nozīmē to, ka viena negatīva pieredze, bet mēs saistībā ar šo te konkrēto notikumu vai cilvēku vai skaņu piedāvāsim un pienesīsim viņam 5 pozitīvas. Labi, būs atkal kaut kāda negatīvā, ja? Pienesīsim 7, 10, ja? Tā kā pozitīvās. Tā lēnā garā. Jo tur bija arī tās lietas par to mācīšanos no Bellas un citu visu kaut ko. Tāds piemērs. Melnis nekad neuzrūca, un vēl joprojām tas tā ir dēļ ēdiena. Vai, teiksim, dēļ kaut kādas mīļuma izpausmēm. Bet, tāpēc, ka tas sākās Siguldā, bija tā, ka pieņemsim, Bella pirmā pamana, ka pa ielu tur brauc riteņbraucējs. Viņa sāk riet,
un skrien uz tiem vārtiem. Un Melnis viņai sāka, es teikšu, iekodīt, jo nekad nebija nekādas asinis, ja tur vai kaut kāda, es nezinu, sliktumi, ka viņš ar to tiks galā. Es tā sapratu, un to man to arī pēc tam skaidroja. Belliņa bija klusā līdera. Jā, bet viņš sargāja to sētu no ienaidniekiem, aizstāvot arī to Bellu. Bella iedeva signālu. Jā. Aiziet. Jā, un tad bija arī citas lietas, ka vienkārši Bellē tā spēlēšanās apnika. Viņa bija tā, ir vēl joprojām tāda glāžu skapis, bufete. Viņai apnika spēlēties, viņa tur palīd un gulēja apakšā. Viņš nevarēja viņu aizsniegt. Vai otrs, pieņemsim, ja tur kaut kāda maza, vienmēr visi kārumi vai ēdiens vienmēr bija uz pusēm. Nekad mūžā. Tas ir arī viens jautājums. Es nezinu, vai Bella vispār zina, kā garšo cīsiņš vai kaut kas, jo Melnis vēl kožļā, bet Bella tā un nav. Un tas ir vēl joprojām kaut kā viņa badā, nav bet bijusi. Es domāju, ja tu tagad tā atcerētos, ka visticamāk tu viņu jau paņēmi maziņu un visticamāk jau bija tā ašā rīšana. Ātrēšana. Jau no paša kucēna vecuma, vai ne? Jā, labi, par to mēs vēl varam pieskarties nedaudz vēlāk par šo tēmu. Un saki lūdzu, tev tā pieredze tiešām ir ārkārtīgi liela, bagātīga caur dažādiem izaicinājumiem, bet saki, kas ir bijis visgrūtākais? Tie brīži, ka liekas, ka nolaižas rokas. Ir forši, tagad mēs runājam par to no līdz, kāds bija tas ceļš, ja? Bet, kas ir bijuši tie, kā tev, kā suņu saimniekam vislielākie tādi izaicinājumi vai bezpalīdzības stāvoklis, vai nolaižas rokas, vai vienkārši gribās bezmaz apsēsties un... Teikšu godīgi, es nekad neesmu tik kardināli domājis, kaut viņa nebūtu, goda vārds, ne? Tā jau ir labā ziņa. Vienmēr ir gribējies, ka labāk, varbūt tāds piemērs, ja? Tātad kaimiņi. Kaimiņi atnāk pie manas ciemos, viss ir kārtībā. Melnis pat sēž klēpī ne, bet uzliek tur purnu, ja viņš ļauj, lai glaudās un viss, un nav nevienam stilbā ieķerts un nekas. Kaimiņi ir aiz žoga, viņš ir izkodījis to metāla žogu tādiem, es domāju, kā viņam zobi neizlūst, vai, viņš ir, kā tā viņš nepazīst jau viņus, un tas ir bijis tāds reizēm, ka Melni, viņi pirms stundas bija te, mēs vakardien dzērām kafiju, tur mazie bērni ar tevi spēlējās. Viena lieta, es pieņemu, ka viņam tā trauma varētu būt, viņam nepatīk lieli cilvēki. Bērni, jā, sievietes arī tādi lieli vīri, kaut kādi kombinizoni, kaut kas tāds, jo šobrīd veicot remontu, to var redzēt. Tur arī saka, nē, es saku, mums 2 suņi, vai jūs varat ienākt iekšā kafiju, padzerties. Nē, mums visiem ir suņi, mums nav bail. Tas Melnis ir 2 reizes ieplēsis biksēs. Jā, tad, kad es arī, man bija tā iespēja arī ar Melnīti padzīvoties, pietiekami ilgu laiku pavērot visu šīs te gan savā starpā, gan solo viņu kā suni, tad viennozīmīgi Melnis nemāk runāt, bet tas, ko es varu caur iztulkot Melnīti un to viņa iepriekšējo dzīves pieredzi, ka viņš ir cietis no vīriešiem. Jā, iespējams, tie tiešām bijuši kaut kādi lielās bikses, kaut kāds varbūt arī formveidīgie vai darba apģērbi. Jā. Iespējams, kājās ir bijuši kārtīgas botas vai pat zābaki, gumijnieki iespējams. Un Tad viņš ir ticis, viņš ar to kāju, viņš ir no cilvēka kājas cietis un viennozīmīgi arī no, striķis, pavadveidīgs, kaut kāds virve, kaut kas, tas ir sunīs, kurš tiešām ir savā dzīves pagātnē fiziski smagi cietis. Un, protams, tāpēc arī mēs ļoti daudz ko varam iztulkot viņa šī brīža uzvedību, bet redzi, mums tas mērķis atkal. Tātad reizēm ir tā, ka es gribu, lai man šodien viņš vairs tā nedara, vai no rītdienas, bet vai mēs pamanām, ka, teiksim, šajā nedēļā mums bija tādas baigi neforšās epizodes, pieņemsim tur 30, ejam uz to, lai nākamnedēļ mums ir 29, un aiznākamnedēļ varbūt vai vēl pēc 2 jau ir 27. Mēs skatāmies šādā, tādā virzībā un attīstībā. Visās suņu uzvedības problēmās. Vēl viena lieta, ko tavā uzraudzībā, ja es, pirms 1,5–2 gadiem gandrīz sāku darīt, par saitīti. Jā, kakla siksta mums ir visu laiku, tur, kā saka, ir nobružājusies, uzliekam jaunu, viss kārtībā.
Ir tā, ka es eju ar to, kā saka, nepiespraustu pavadu, ja? Es eju jau tā kā nāk blakus, jau nāk ņem tos kārumus un liekas, vēl nedēļa un būs tūlīt. Un paiet tā nedēļa, es mēģinu un faktiski atkal viss ir no nulles. Tas ir varbūt tas brīdis, kad tādu bāc, tā mēs jau bet tas jau ir manā galvā. Jā, bet atkal tajā brīdī, piemēram, viss no nulles, redz, es nedabūju to gala rezultātu, piespraust pie tās pavadas, bet viņš šobrīd pienāca pie manis un nevis paķēra to kārumu un aizskrēja izmisis. Viņš pienāca, paņēma vienu, es varu iedot, es varu paglaudīt, es varu pakomunicēt, šis jau ir tas nākamais lielais sasniegums mērķis. Ja? Mana pacietība. Tas ir tas. Plus tā pacietība. Kas jau katram, suņu saimnieku vispār viena no pamata īpašībām, pacietība un konsekvence. Bez tās tur mums ir diezgan grūti būs tik galā. Tad tie ir bijuši tie vislielākie izaicinājumi, vairāk saistībā tiešām ar tām suņu uzvedības izpausmēm. Jā. Jo arī šobrīd tā ir mums, pieņemsim, man vārda diena, kur ir vasarā atbrauc 30 cilvēki. Es tā tad noturu pirtī, kur viņiem visiem ļoti patīk, un tad izlaiž ārā. Viņš, teiksim, bēlē tā, kas pieskrien katram, un katram grib ielikt klēpī, lai pastāstītu, cik viņai te grūti, un viņa nav ēdusi, un neviens viņu nav glaudījis. Nekas nemainās. Jā, tieši tā, un ir mēlis aizlaižās kaut kur pagalmā, un tad lēnām, pēc kādas pusstundas viņš nāk, un tad jau tie, kas sēž iekšā dīvānā, viņš ir klāt, lai viņu glaudītu, un viss ir labi, un nav nekad nevienam ieķēris. Kā ir menedžēt? Teiksim, ja suns ir ļoti bailīgs, ļoti trauksmains, viens no taviem suņiem, vai tev ir nācies arī kaut kādā veidā to ikdienas loģistiku, kārtību, ko paskaitīt kaut kādus soļus, kā mēs tagad darīsim, kā tā, vai tā ir tagad tava ikdiena, tā vai citādi, kad tu domā līdzi arī tos dažus soļus uz priekšu, kā tas ir dzīve ar ļoti bailīgu un trauksmainu suni? Es domāju, ka tā dzīve ir trauksmaina katru dienu, jo nav tā, ka visi pasnieki man piezvana, mēs būsim pēc 10 minūtēm pie vārtiem, vai, nezinu, miskastes izvešana, vai tur vienkārši kaut kādas tādas lietas. Kaut gan es šobrīd skatos pagalmā, tas, kas notiek pie vārtiem, tas jā, bet tā, kas skrien pakaļ katrai mašīnai, tā gan sen jau vairs nav. Tas ir labā ziņa. Ļoti labā ziņa. Bet es pieņemu, ka man reizēm ir lielāks stress, jo es zinu, ka kaut kas kaut kad atbrauks, bet es precīzi nezinu, cikos. Un tas ir tas, laikam, ko es pats to stresa līmeni tā uzturu. Lūdzu, piezvaniet 15 minūtes pirms. Kādreiz bija tā, ka man vajadzēja 45 minūtes, lai es viņu iesauktu kaut kur, drošā vietā. Šobrīd man pietiek ar 10 minūtēm. Tu redzi, kāds ir tas? Jā, tas ir tas, pa ko es... Bet tas... kā lai saka, un gan jau, ka viņš arī to stresu jūt. Es zinu, ka kaut kas brauks, un tur, nezinu, atbrauks 5 viesi, bet viņi visi neieradīsies pusstundas laikā. Tā tad man uz to pirmo, uz to otro, un tad vēl laist ārā. Šitiem viņš neko tur tādu neteica. Mēs visi ļoti labi zinām, ka viņi mūs lasa kā grāmatas. Jā. Tieši tādi suņi ir tava emocijas spogulis. Tā kā viņš jau pēc tām ikdienas, sunim vispār ir ārkārtīgi svarīga šī te rutīna, kad ir paredzamība, jo tā dod sunī drošību. Ja mēs runājam par melnu, tad melņa gadījumā jo īpaši viss, kas ir maltītes, lai nav šodien maltīte pusdienā, arī tad šodien ejam staigāt, vai arī neejam, vai tagad, ka visu laiku tāds 4 metriem tā dzīve, tad arī sunim līdz tā nervu sistēma nespēja tolerēt tās lielās izmaiņas straujās, bet tādos pamatlietās, izgulēšanās, miegs, miedziņš, tas, par ko mēs arī pie kā mēs strādājam, lai ir tā sava vietiņa, kur es varu ieiet, kur es justies droši, kur es varu atpūsties, kur man neviens netraucē. Piedod, tāda elementāra lieta, lieli būkšķi vai kaut kas, melnim ir nenormāli bail no uguņošanas. Tas jaunais gads ir tāds, ka faktiski mēs esam zem vienas sagas gultā, kas jau arī paliek tāda nedaudz mierīgāk, jo nekad nav bijis nekāds, tāda veida apdraudējums, bet elementāra lieta pavasarī no jumta krīt sniegs. Pirmajā gadā bija tā, ka faktiski tā nakts bija negulēta, jo tāpēc, ka viņš rēja nepārtraukti, kā tikai bija būkšķis. Šobrīd faktiski tas ir gandrīz vai beidzies. Ja mēs tagad tā sāktu pa daudz tēmas izcilāt, šī tēma,
Jā, tad tu arī, teiksim, tas ir tas brīnišķīgākais gandarījuma moments, ja mēs tikko runājam par tiem smagiem izaicinājumiem, ka nolaižas rokas un bezspēcības sajūta. Lūk, bet ieraugam arī tos visus mazos solīšus, līdz kā mums ir šodien, pret to, kā mums bija pirms gada, 2 vai 3. Jā. Un tā kā, jā. Pie kam šobrīd ar tiem būkšķiem ir tā, ka pietiek vienam iekvaukšķēties, visi 3. Bet es vienmēr mēģinu sev to likt galvā. Es pats to gribēju. Man nav tiesība par to dusmoties. Vai tur kaut kā šausmīgi teikt, es tagad nezinu, nolikt kaut kādā vis tālākajā stūrī, lai es nedzirdu. Bija ceļu blietēja, ja? Ar blieti. Tātad vibrēja visa māja, visas glāzes, viss, bet nevarēja ielikt pirtī, jo tur brauca skursteņslauķis, un es ieliku augšā 2. stāvā istabā, jo nevarēju ielikt arī 1. stāvā, tāpēc, ka meistari nāca dzert kafiju un tā tālāk. Tad iedomājos, ka, pieņemsim no kādiem 9 rītā līdz 6 blietē un 3 suņi rej vienā istabā. Un vienā brīdī likās, ka man, ka tu arī sāks riet. Halo! Bet tas viss beidzās, tas ir izdarīts. Tas viss ir pārējais, tas tādi mazie starposmi, kas ir. Es gribu tev pajautāt tādu lietu, kā tev Melņukam vai viņam šobrīd jūs vēl izmantojat būrīti? Kā jums ir būrīti? Jā, Izmantojat, būris ir drošā vieta, viņš viņā guļ. Viņš viņā, es nevarētu teikt, ka viņš dzīvo nepārtraukti būrī, bet viņš zina, kur ir būris, vieta. Mēs nesakam būris vieta. Jā, viņš tur labprāt iet un dzīvo, un tas man tev jautā, tagad var vai beigās tikai vai varbūt tāpēc, ka viņš ļoti labi šobrīd ir sapratis visu māju, kur viņam kas, vai to būri uz kādu laiku nolikt citur, jo nav paredzēta tur nekāda pārvadāšana un visu, un atstāt viņam tikai to viņas gultu, kas ir ielikta būrī, vai tomēr, lai tas būris paliek visu laiku. Jo viena lieta gan, es nekad neesmu melni, esot viesiem, spundējis būrī. Būra durvis būris nav kā sots. Tas mums arī bija pamatnostāde. Staigājošā vieta. Vienu reizi tikai būra durvis bija ciet, ka mēs pārbraucām. Vispār jau... Es teiktu tā, ja vieta atļauj, un ja tas nesagādā tādas sadzīviskas kaut kādas liels neērtības, nekārtības, ir forši, ja viņam ir tomēr tas tā kā būrveidīgs. Ja? Kādreiz, nezinu, var arī pārklāt, var izmēģināt. Man, teiksim, vienam no 3 suņiem, maniem suņiem ļoti, ļoti patīk būrs. Man vienmēr būrs stāv ar vaļā durtiņām, un viņas tur iet un atpūš un izguļas, un es būri vajadzību. Ja suns ir jāpārvadā, tad atkal, tas jau arī mums bija īstenībā sākotnējais mērķis. Ja? Un paldies, ka tu noticēji, jo ļoti cilvēciski un saprotami ir tas, ka pirmā reakcija atnāk suņu skolotāji un saka, tagad kas tad tu, ko tad tu tagad, ka tas ir kaut kāds sots, un es taču sev pasvaru Dievs nespundēšu suni kaut kādā būrī, krātiņā. Un tā ir tā pirmā emocija, bet man tiešām nav neviens suņu saimnieks, kurš pēc tam, kad būtu ieviesis šo būru un noticējis un paklausījis, ka tā ir suņa, mēs par suņa emocionālo labsajūtu šajā brīdī runājam par drošību, kurš man būtu teicis, kāpēc es to izdarīju. Nav. Visi ir, kā daudz saka, vajadzētu ātrāk izdarīt. Jā, kur es biju ātrāk? Es esmu viens no tiem, jo šobrīd, tikko tā iedomāties, vienalga laukos, bērnībā, kaut kad, jebkur arī tagad tur lielos pagalmos, sunim ir būda, kas ir vispār viņu drošā vieta. Jā, protams, ir cilvēki, diemžēl, kas tur tikai ķēdē, ne par to, bet vispār tā ir viņa, kā saka, māja. Tad tas būris, ja man likās ārprāts, cietums, drausmīgi, nežēlīgi, tad vispār būris, lai cik šis vārds nebūtu, tāds briesmīgs, bet tā ir suņu būda tavā mājā. Mēs viņu varam saukt, nesaucam pa būri, saucam pa mājiņu. Jā, un vēl viena lieta, ko tu teici, ko es arī tā esmu piefiksējis, ik pa brīdim ir tā, tur nezinu, kaut kādi viesi vai pārkārto māju, uz tā būra vienkārši uzliek virsū, nevis tā, ka apklāja viņu, bet priekšmetus, kas nav vajadzīgi. Kaut kādus tur spilveni sagas, kaut kas tur praktiskiem nolūkiem. Jā, tieši tā, ir vēl viena vieta, kur kaut ko viņam
viņam nekad tā nav bijis, ka viņš tā, kas tagad tas tāds vai es te tāds. Nē, tas ir tā. Un redz, suns jau pats ar savu uzvedību un ar to, ka viņš tur iet un ka viņš tur guļ, suns tev nekad neatbrīvosies, ja viņš jutīsies slikti, apdraudējumā, nedroši. Tas, ka viņš iemieg miedziņā, viņš tur izguļas netraucēti, ja? Jo faktiski, teiksim tā, arī suņu apmācībā, ja mēs sunim diennakts laikā nenodrošinām pamatbāzisko vajadzību, netraucētu kvalitatīvu, neizsaraustītu miegu, tad mēs varam mācīt, nemācīt, bet ļoti daudz lietas mums iesecen un neizdosies, jo suns tāpat kā mums cilvēkiem. Ja mēs neesam izgulējušies, tad mēs esam varbūt, vienu nakti neizgulēs nekas, bet paliek stresants uzvilkts. Ja nervu sistēma netolerē, nervu sistēma bišķiņ iet pa gaisu un precīzi tas pats suņiem. Un tas arī attiecās uz ģimenēm, kur varbūt ir mazi bērniņi. Ja? Cienam suņa tiesības uz netraucētu mieru un miegu, jo visu laiku pieskrienot un raustot šo te iemiegušo sunīti, viņš nekļūs mierīgāks un rimtāks un līdzsvarotāks, tieši pretēji. Ja? Tā kā arī to šis būrītis mums nodrošina mājiņa. Jā, vieta, māja. Jā, brīnišķīgā suņa drošā vietiņa. Un tas jau arī tev palīdzēja. Tad tev bija Melnīts, kurš ir ārkārtīgi bailīgs, trauksmēns suns un vispār, lai pienāktu pie tevis, kur vēl, ka tu viņu ieceltu tagad būrī, ja, sākotnē vai mašīnā, tad faktiski tas būris tev arī palīdzēja suni pārvest, vai ne? Tad bija otrs variants. Narkotikas vai miega zāles, ja, vai miedziņš, bet tas droši vien būtu vēl. Un ir vēl viena lieta, atceries, tad, kad es sāku Siguldā radināt, ja, viņu pie būra vai vietas, sākumā tur bija kāruma, ko ielīda Bella un izēda, tad Melnis tur pamazām, tad jau viņš iegājas, tev sūtīja video. Lielie svētki, es tev vakarā Mežazaru atvēru. Jā, es man liekas kaut ko vairāk. Tad liku kauliņus iekšā, ko viņš, protams, izvilka ārā to kaulu apēda tur, kur viņam bija izdevīgi un tā tālāk. Par to pārbraucienu es katram bija nopircis tādus kauliņus, ko viņi parasti ēd. Melnis savam nepieskārās. Viņš kā tajā viņš pārbrauca pilnīgā, nebija garš brauciens 1,5 stundu, bet pilnīgā klusumā. Bella bija tā, kas bija apēdusi savu kaulu, un tad viņai nebija labi priekšā un aizmugurē, un viņa dricelējās pa to mašīnu visu laiku. Melnis faktiski bija tāds sastindzis, bet tas neizskatījās pēc tādām, kā lai sakam, trauksmainām bailēm. Tas drīzāk bija tāds, tāda nesaprašana īsti līdz galam, kas, un arī nepretošanās. Un par ko es tev, Valter, ārkārtīgi, paklanos ar pilnu cieņu, ka tu tik saulaicīgi gatavojies šīm te pārmaiņām. Jo ļoti bieži ir tā, ka Kāds pusgads bija, man liekas. Reāls pusgads pagāja līdz tam, lai veiksmīgi tu zināji, ka tev šīs pārmaiņas būs pēc tā pusgada, un par to absolūtu sev aiztaupīt tik daudz, savā ziņā arī ciešanu emocionālu un pārdzīvojumu, par suņiem pat nerunāt, par Melnīti pat nerunāsim. Ja? Tā kā tas ir ārkārtīgi vērtīgi, ka tu to darīji jau saulēcīgi. Lai zinot tikai to, ka principā tas galvenais mērķis, it kā šķiet, kas tad tur man būs jāpārceļ, man ir jāpārved suns, ja? Bet pirmkārt līdz tam būrim, cik mums pagāja, ja? Līdz tai pienākšanai, līdz tam nepaķert to ēdienu un neaizskriet, bet palikt manā tuvumā, ja? Karabīnas stāsts. Ja? Tur tie, kas šādus soļus veiks vai tam gatavojās, es jau arī uz Lienu skatījos tādām lielām acīm, ik pa brīdim, tagad darīsim tā, ka noliksim, tātad mašīnas bagažnieks, ja? Kur tas būris būs iekšā, jo ar vilcienu, protams, es viņu nevaru pārvest. Kā tur uzlikt to vienu soliņu, tad uz tā likt tos kārumus, tad tuvināt, tas nekas nav, tad tā sīkā Bella piedricelējās, izrīja visu un aiziet. Viss ir izjaukts, atkal sākam no gala. Tas Melnis redz, kā tai nekas neinteresē, tad kāpēc viņam būtu jāinteresē. Tas galīgi nebija viegli, vai ar karabīnēm. Es nopērku karabīnu un aizsūtu, un viņš saka, nē, vajag mazāk. Nav jau grūti, kā saka, atrast laiku un viņu nopirkt, bet tu vienā brīdī tā saproti, ka tu dari kaut ko tādu, kuram tu pats tici un ko vajag. Jā. Bet vienā brīdī tā, cik tas ir, bet redz, tais niansēs, un ir tīpaši, ja mēs runājam par bailīgiem, trauksmēniem, cietušiem sunīšiem,
tieši šāda desensitizācija. Nav cita ceļa, jā. Nu, tā kā suņa psihē draudzīgi, suņa emocionālai tādai pašsajūtai, jā, tā ir ārkārtīgs, nu, tā ir liela prioritāte, jo tas ir mūsu ģimenes loceklis, ar kuru mēs kopā, mums ir arī jādomā par to, kā viņš jūtās un kā mēs viņam varam padarīt katru to procesu pēc iespējas mazāk sāpīgu un mazāk pārdzīvojumiem. Bet jā, paldies, ka tu man tiešām arī klausīji, jo šitāds mums ir tāds A4. Ka es tev nebiju grūtākais skolnieks ar saviem Nē, man neviens nav. Tāda nav, jo, teiksim tā, jebkurš saimnieks, kurš izrāda vēlmu, kurš grib palīdzēt, uzlabot, lai mums tā rītdiena būtu labāka, nu, nav tādi grūtākie. Jā, protams, ir izaicinājumi katrā situācijā savi. Un tad mēs tā arī rakstījām, es atceros, šīs lekcijas, tātad pirmais uzdevums, otrais uzdevums, trešais uzdevums. Bet bez tevis viens ir tas, ka es aizgāju, mēs izdarījām, mācījāmies un uzrakstījām, es tev sarakstīju mājasdarbus. Lienai ir smuks rokraksts, un ticiet man, ka tie rakstītie, tā nav viena A4 lapa, tās ir daudz A4 lapas. Pasaules bloku sērija vai ne, sējumi. Un tad ir vakarā tā, ka tu pats skaties, jo, kā saka, šī suņu skola jau neatceļ manu darbošanos, sabiedrisko dzīvi, izklaides un visu pārējo. Un tu skaties, drusku kauns, šo punktu mēs esam tikai 2 reizes izdarījuši, bet bija lūgts 5, nu kā lūgts, ieteikts. Redz, ar to es arī gribēju pateikt, to arī tagad pats paturpināju, kad ar to vienā A4 nekas nebūtu līdzēts. Viss darbs jau sākās pēc tam pie tevis. Katru dienu vai katru otro vai katru trešo, bet darīt. Vienkārši darboties darīt. Neizdarīt 5, izdarīt 2, bet izdarīt tās 2. Jā. Un tāpēc jau ir šis te, ka mēs šobrīd varam, ka tu man šodien vari teikt, bet Klau, uz katru mašīnu neskrien. Jā. Nu, jau atnāk pēc 10 minūtēm, varbūt pēc 5, nevis pēc stundas. Jā. Viss šis te ir tas foršais progress, jā, kas ir tikai pateicoties tam, ka tu darbojies un pildīji un tiešām rīkojies, tā teikt, jā. Un kā tu saprati un kā tu panāci, ka tev suns sāk uzticēties? Kā tu to, kas bija tev tas, ka tu saproti, ir Melņuks, nu jau sāk man uzticēties, kas bija tas tāds? Es domāju, ka tur bija tas lielais komplekts, kā es teicu, pandēmija, ja, bija daudz laika. Es diezgan daudz lutināju. Es vienā brīdī pats tā iedomājos, vai es neesmu drusku sajūtas prātā, jo pandēmijā es gulēju divānā, Bella vienā pusē, Melnis otrā. Man likās, mēs varētu kopā Pifa piedzīvojumu lasīt. Man pat ir tāda fotogrāfija. Atsūtīs. Labi. Jāatrod tikai. Ir arī, kā saka, ja tu kādreiz rakstīsi video grāmatu, kā Melnis pamazām sāk iet tajā būrī iekšā. Tas arī to dokumentēju. Jā. Un tas nebija viegli, jo viņš iegāja tad, kad es gāju pēc telefona, un tad, kad es atnācu ar telefonu, viņš neko tādu vairs nedarīja. Tas bija viens tātad. Otrs, es pieņemu, ka tam Melnim ļoti iedarbojās Bellas klātbūtne, jo viņa nekad nebija, kā saka, apdraudēta. Arī tāda dalīšana. Tagad man jāveltī uzmanība ir tikai tam Melnim, tagad es ar Bellu kaut kā neredzu. Tā nekad nebija. Diezgan liels miers un klusums mājās, jo nekādas ballītes tajā laikā tā daudz nenotika. Un tad jau savukārt, kad notika ballītes, man ir ļoti ar to noveicies, ka mani draugi, mana ģimene, visi ir suņu draugi. Un visi ļoti vienkārši pieņēma tos noteikumus, kā pieņemsim, sanākam istabā, turam durvis ciet, lūdzu. Neatstājam durvis vienkārši, lai viņas virinās. Respektē, un turam tik ilgi tās durvis ciet, kamēr mēs sabraucam visi, vai kamēr kāds, tur, teiksim, bērni ir ar riteņiem izgājuši pabraukāt pa ielu. Lūdzu, tagad neviens neejam guļam istabā, jo tur šobrīd abi divi suņi rej. Tas, ka viņi drusku paries, nevienam nekas nenotiks, bet tas ir tai viņu drošībai. Tāds fakts. Faktiski tad sanāk tā pandēmija, tas pandēmijas laiks, un kas tad tas ir? Pandēmijas laiks ir mans laiks kopā ar suni. Nebūtu pandēmija, tu būtu skrejošs, ja? Un tad tas laiks kopā ar suni, laiks ilgāks, laiks vairāk, tas arī radīja un raisīja. Ļoti ilga klātesamība, visa veida klātesamība. Jo pēc tam jau bija tā, ka es aizbraucu kādā ārzemju braucienā, ja, un tā tad es palūdzu kaimiņiem, kas arī dzīvoja manā mājā, un
tāpēc, lai būtu klātesoši suņiem. Tur viss bija kārtībā. Viņi nebija, un vēl joprojām nav tā, ka tikai mani ļoti labi klausa māmu, tur, kā lai saka, tad, kad es neesmu klāt. Tad, kad es esmu klāt, tad, protams, abi divi tā skatīsies. Kā viņš te, es pieņemsim, tagad sēžu, un tu teiktu, aiziesim uz pirti. Neies viņi. Bet es ieeju iekšā smuki, un tad viņi aiziet. Jā, tas tā ir. Tad tu vari jau šobrīd teikt tā, ka tu kā 3 suņu saimnieks vairāk tu vari teikt, ka es vadu savus suņus, ka es viņus spēju vadīt, Jā, ne tikai es, bet arī cilvēki, kuriem es uzticos. Ja es pieņemsim šobrīd, ja tur uz nedēļu aizbrauktu, tev ir atslēgas, tu zini, kur ir ēdiens, viņi tev klausītu. Līdz tam brīdim, kamēr es atgriežos atpakaļ. Brīnišķīgi, tad tu esi viņu cilvēks, viņu saimnieks, un jums ir izdevies tāda veselīga tā. Es ceru, ka veselīga, bet tā ir viena lieta, kas no Bellas ir šobrīd pārgājis uz abiem pārējiem suņiem. Tā ir nenormāla dricelēšanās. Tas prieka sagaidīšanas brīdis. Tas, ko visi vienmēr saka, nav būtiski, vai es esmu stundu veikalā, vai aizēju līdz 5 minūtes aizgājis pēc avīzēm līdz paskastei. Tā sagaidīšana ir tāda, ka mēs neesam un tagad paskaties un bišķiņ paanalizē, ko tu dari sagaidīšanas brīdī. Vai kādreiz uzfilmēji un atsūti man. Ko tu pats dari tajā sagaidīšanā? Glaudu visus 3, jo jau ir visi 3 ar saviem purniem virsū un priekškājām. Jā. Un glaudi droši vien arī pa augšā lekšanu un iespējams arī iedod savu emociju. Jā, un saku, mīļi, bet lūdzu mierīgāk. Un katram tas norimšanas process ir citādāks. Jo es pat esmu filmējusi arī reizēm saviem skolēniem sūtu. Man arī ir 3 suņi un katrs savu temperu. Tas tāpēc tāpat kā tev. Tev drusku lielāki. Jā, bet arī 3. Skaits jau tad ir tas pats. Un katrs ir savādāks. Arī zinu, ka tev arī pilnīgi katrs savādāks pēc temperamentu un pēc savas būtības. Ja? Un tas, ko es esmu pat filmējusi, kā atšķirās suņa uzvešanās tad, kad es atgriežos, un es eju tā ekspresīvi ar emocijām, ar intonāciju, ar žestiem, ar tādām ovācijām. Es uzfilmēju šo vienu momentu, kā tas izskatās. Un tad es atgriežos, un man tas pats suns, un es uzfilmēju, kā izskatās, kad es bišķi tolerēju savas emocijas. Neteiksim jau tā, ka tā un flegmātiski, bet bišķiņ uz to pusi. Mierīgi. Bet tavi suņi jau tev nelec vairs ap priekškājām tā līdz ceļiem. Jā, es mierīgi to varu izsaukt. Ja es atgriezīšos un to par to flegmu, ka tu esi, jo tas ir atkal par manu pacietību. Par mieru, flegma tas ir pārstāvā. Es salūstu un man liekas, es taču nevaru nenoglaudīt un pateikt. Jā, bet kā, neiet jau arī, ka mēs, bet kā tu? Reizēm mums atliek pišķi pamainīt sevi, to savu iekšējo stāvokli, to savu, es teikšu, emocionālo stāvokli tajā satikšanās brīdī. Bišķiņ iespējams mierīgāk, pa 5 kapeiku, pa 5%, pa 50%. Tāpat, ja uzfilmēs to un to situāciju, tur būs atšķirība. Mēs, kā jau es pirms tam teicu, suņi ir mūsu emocijas spogulis, un mēs ar savu emociju varam ieslēgt viņā, un mēs varam ieslēgt arī tādu forši mālacīts, laba meitene, super. Tur ir viena lieta, ko es vēl joprojām mācos, un to droši vien mācīšos, kamēr vien es būšu un man būs suņi. Kas arī man ir diezgan grūti, jo man ir, kā lai saka, dzīves pabērni tikuši tādi vai ne, un kas tur slikta pagātne un vispārējais. Bet, ka tomēr cilvēks, tie ir mūsu vislabākie draugi, tie ir mūsu mīluļi, bet ka pirmais ir cilvēks, jo ja nebūs tas cilvēks vai saimnieks, tad tur tā ēšana, glaudīšana būs citādāk. Man ļoti grūti ar to iet. Man liekas, ka es par mazu un par skarbu un par... Jā, bet redz, atkal reizēm tu domā kā cilvēks, bet atceries arī, ka viņi ir sunīši un dzīvnieciņi. Tur mums ir bišķi jāsaprot, kurā brīdī mēs tā kā uz viņiem paskatāmies kā uz cilvēku bērniem, lai gan ir interesanti zinātniski ir pierādīts, ka suns pat visapmācītākais dienestas suns
savā intelekta pakāpē maksimums, ko var sasniegt, ir 2,5–3 gadus veca cilvēku bērnu intelekta pakāpe līmeni. Bet tas nevienmēr darbojās emocionāli. Jā, bet to es gribu pateikt, ka mums kā suņu saimniekiem vienmēr uz visu dzīvi blakus ir jāatcerās, ka mums ir maksimums cilvēku bērns 3-gadnieks. Ja? Tā kā reizēm varbūt mēs tur, viņš jau pats zina, kur iet tur līdz tā eglē, tur viens kadastra numurs, tur sākas Pēterīši nākamais, viņš jau zina, ka tur pie tā krūma ir nākamais zanītis, viņš taču neies tik tālu. Ja? Nē, mēs esam tie, kas patur uzraudzībā, kontrolē, drošībā, ja? Viņš pats nevar šādus lēmumus pieņemt. Ar to varbūt es gribu pateikt, ka reizēm mums šķiet, ka tas suns jau pats visāds lēmums, bet nē, tomēr mēs esam tā kā tie, kas vada savu suni, un mēs pieņemam tos lēmumus, kā mēs dzīvosim, kā mēs darīsim, jo mēs esam cilvēciskās būtnes, ja, un tomēr vairāk kompetents pieņem šos lēmumus. Tādā veidā. Un kā jau es teicu, svarīgi tad šīs te bāziskās lietas, kas jau ir sakārtojušās, tad miedziņš, uzturs režīms, ja, un forša kopā būšana un paredzamība, un tad jau mēs ļoti daudz varam iedot, jo sunī veidojas šī te, viņš zina, kas būs tālāk, kas būs nākamais solis, saimnieks tagad tāpat kā tagad tu zini, ka tev tur brauks pasnieks vai ciemiņi, ja, tu tur paliec tāds bišķi jau nervos pēdējās 30 minūtes. Es pirmais. Jā, tu pirmais. Un tur aši, tu visi viens jūs pārnesat. Viens no otra šo. Viņi taču tev perfekti pazīst, viņi jau skanē. Skaņas, jā. Jā. Tev ir 3 suņi, kas ir lielākie izaicinājumi, un tu vari salīdzināt. Tātad tev ir bijusi dzīve ar 1 suni, ar 2 suņiem, tagad ar 3 suņiem. Kas ir lielākie izaicinājumi, ja tev ir vairāk par 1 suni? Kā mēs jau vairāk kārt šodien runājām, ir jānovērtē tas, ka katram ir savs raksturs. Un tas, ja ir 3 suņi, tas nenozīmē, ka viņi visi ceļās augšā vienā laikā, ka viņi visi uzreiz ēdīs, kā tā bļodiņa būs iedota, ka viņi visi 3 vienlaicīgi nokārtosies, jo reizēm tas notiek 10 minūtēs, reizēm tā var būt arī pusstunda, un tad, ja, kā lai saka, es dzeru savu rīta kafiju un tā plus mīnus skatos pagalmā, tā izdarīja, ja, bet tas vispār ne pie viena krūma nav bijis, bet tam vajadzētu būt, jo nakts jau ir pagājusi. Es nezinu vēl par tādiem lieliem izaicinājumiem. Tas varbūt nav izaicinājums, tā ir tāda atkal dzīves realitāte. Kā jau es teikšu, lauku pagalmā, ja, jo pagalms ir liels, ir komposta kaudze, kuru mēs saucam par suņu restorānu, kur, protams, šobrīd ļoti mēģinu nekādus, ja tur, izņemot mizas, ja, un tādas lietas, kas viņus arī neinteresē, ja tur vai vecs apelsīns vai puķis no vāzēm, bet, reku tikko bija gadījums, mums bija daudz, un es kaut kā aizdomājos, ja, bija vienā katlā palikuši sīpoli pēc gaļas marinēšanas. Nē, čaumals viņus neinteresē. Nē, bet tas nebija sīpola mizas, tas bija reāli sīpoli, jā, gaļas marinēšanai. Un es kaut kā un es viņus tajā komposta kaudzē izbēru. Un tur kaut kas man pienāk, kas tam melnim tāds ir būrī, un es paskatos, tur ir kilograms ar sīpoliem, ja, kas caur viņa kuņģi ir atnākuši atpakaļ. Man likās, labi, tur nebija etiķis, bet tur nav nekas salds, tur gaļas nav nekādas, tātad tur pietika ar to gaļas sulu. Nesaukšu viņu par izaicinājumu, bet tā ir tā viena lieta, ko es vienmēr mēģinu atcerēties, ka, tu taču arī, dzīvoklī pilsētas īsti nedzīvo, vai ne, kad tev liekas, kā šito saskābušo puszupu, es taču vai ne, kas tur baigi labi būs puķiem. Tad ir tā, ka es ieteiktu tev padomāt tomēr par norobežošanu vai aizvērta tipa, vai tomēr par šito pafunktierēt, jo tās komposta kaudzes, es nezinu, suni, kurš neies uz to komposta kaudzes, ja viņam būs iespēja to praktizēt, suns kļūst spēcīgs visā, ko viņš praktizē un atkārto gan lambējās, gan netik lambējās, jā, lietās. Tā kā to es tev ieteiktu. Un otrs ir, tad, kad mums ir suņi, suns, mēs skaitām visu dzīvi. Kamēr mums ir suns un kamēr mēs dzīvojam dzīvi kopā ar suni, mēs skaitām 5 minimums, 5 soļus uz priekšu. Tagad es to, kā es aizvēršu durvis, ko es darīšu tālāk, ko viņš varētu darīt. Prognozējam. Prognozējam, jā.
Un, protams, vienmēr prioritāte ir šī drošība. Ja? Klasika ir miskastes, kurās jebkurš suns seko savam instinktam, viņi tur būs, viņš tur parevidēs, sāks revidēt. Tur ir durvis. jā, tur ir. Un viens ir tas, ka viņš atgrūda un dabūja laukā tos sīpols apēstos. Ja? Bet ir jau situācijas, kurās mums ir kaut kas arī smagāks, tur baterijas un visādas lietas. Ja? Tā kā, tāpēc vēlreiz, tā kā mums ir suņi, atceramies, ka mums ir mazs cilvēku bērniņš, kurš mums tomēr ir jāpatur uzraudzībā, jāvada un jāpieņem lēmumi mums kā saimniekiem. Un skaitam visur 5 soļus uz priekšu. Vai vēl bija, tas pat nav izaicinājums, bet es pat brīnījos, kāpēc tas tā ir. Tā tad puķu doba, ja? Pats pavasars. Kaut gan es nekad, kā lai saka, tur vienu sīpolu izraks vai pāries pāri. Viss labi, nav tā, ka puķes nedzīvo virs suņiem, suņi virs puķēm tomēr. Bet tā tad ir tāda garana puķu doba, kur tikko viss ir sastādīts, ja viss vēl ir zaļš, viņu apziņā vēl nav aizgājis, ka tur tā kā nevajadzētu drāst pa taisno cauri. Un ko es izdarīju? Es aizbraucu uz saimniecības preču veikalu, saspraudu tādus mietiņus un novilku, norobežojošā lenta tāda. Un novilku viņu 2 līmeņos. Es biju pārsteigts, ka viņi nereizi neizskrēja tai lentai cauri. Tieši tā ierobežojums vizuāls, fizisks. Un pēc tam jau, kad viss auga, tas viss bija skaidrs, tur viss ir kārtībā. Izveidot atkal jaunos ieradumus. Tas prasa laiku. Tieši brīnišķīgi, kolosāls risinājums. Tieši tā. Vai pieņemsim, mājas priekšā ir tāda, koka terase, grīda, tāda, neliela, nezinu, tur 3x3 metri. Ziemā visvairāk bella, protams, kaut gan, kā saka, izejas, ir notīrītas no sniega, nav jābriem pa kuparnām, jo taču katru dienu brauca mašīna, bet viņi iziet, un viņi tikai uz tās terases visu laiku pačurā, lai nav jāiet tālāk. Protams, ka melnim ir jāuzšpricē pēc tam pa virsu, un arī bisē ir jāuzšpricē pēc tam pa virsu. Es domāju, kāda tā terase būs. Un tad es domāju, vai, tā kā viņa sāk iet uz turieni, dzīt viņu projām, kaut kā klieg, kaut kā tur nevar. Idejiski atkal pamainīt visu to ieradumu. Teiksim, tad, kad mēs ejam ārā, mēs uzreiz kopā izskrējām, tur uzslava apbalvojums, un suns ar laiku saprot, ka man tur ir izdevīgāk. Ja? Līdz tam brīdim, kad viņš saprot izdevīgāk, mēs viņam piepalīdzam uzķert šo te impulsu, kad mēs palīdzam izveidot šo te jauno ieradumu, ieradumam ir liels spēks, un tad jau, kad ir šis te jaunais ieradums, bet forši arī par tām lentām, ko tu stāstīji ierobežojošo tulpēm, ļoti bieži mēs varam tiešām ar loģiku, nevajag vienmēr tos loģiskās zināšanas, ar loģiku pafunktierēt. Un ārkārtīgi bieži saimnieki nāk ar paši pat jau ar tādiem interesantiem, foršiem risinājumiem, ko viņš ir pats izdomājis. Nevienmēr viņi ir tie veiksmīgākie, bet gadās arī, kad arī pats tu vari pafunktierēt, un tev ir liels plus, ka tu kolosāli nolasi suņus, un tu arī dzīvojot un vērojot, un turklāt tev ir diezgan tā komplicēta situācija. Tev nav tā, ka tev viss ir baigi vienkārši bijis, bet tev ir šis te gan talants, gan spēja, gan prasme, viņus baigi veiksmīgi, to jau es sen pamanīju, ka tu baigi veiksmīgi forši viņus man viņi patīk, un es viņus gribu. Jā. Es ceru, ka viņi man arī grib. Par to vispār nešaubies. Par to tu nešaubies. Tu sunim esi visa viņa dzīve. Ja? Suņi mūsu dzīvē ienāk uz laiku, bet mēs saviem suņiem esam visa viņa dzīve. Protams. Piedod, atceries vēl vienu izaicinājumu. Es to teikšu, ka tas man bija izaicinājums. Jo, pieņemsim, tur tādi kārumi, vai, tā kā es saku, man tādi bešķirnes sunīši, es atļaujos iedot tur pa desas galam, kuru pats vairs nelietošu. Jā, es esmu iemācījies, siers ir vissliktākais, ko dot suņiem, bet, kā kārumu mācot dot ķepu, māģu pikucīti var tomēr, jo tas dikti garšo. Lūk, un tātad sausā pārtika stāvēja visu laiku, ko tu teici, nē, tātad no rīta, ja tur 15 minūtes paiet un cik tur ir, nevajag būt tā, ka viņam sagribēsies ēst tagad pēc pusstundas, un tad tur tā paika būs. Par tādu dozēšanu. Es vienmēr tā kā nedaudz smaidu par to, kas uzrakstīts uz pakas, tur uz kilogramiem un viss, jo tomēr tā
kuņģītis katram ir citādāks tam dzīvnieciņam. Un tā ir tā mana sadzīvošana ar tiem noteikumiem, ka man likās, varbūt vēl jāpagaida 5 minūtes, varbūt tūlīt, vai tikai tagad nebija, jo ir tādas reizes, ka izēda visu, un ir tādas reizes, ka tur kaut kas paliek. Vai tik šī tā pārtika viņiem nav apanikusi? Visu, paga, tad jau laikam nepietiek. Nepietik, varbūt vajag palielināt to porciju, vai atkal, vai tagad es tur dodu, ar suņu sauso pārtiku vispār ļoti godīgi var atzīties, es nepērku ekstrā un es nepērku lētāko, kas ir uz lielām atlēdēm. Kaut kāds zelta vidusceļš. Un viņi tev ēd visi vienu? Visi ēd vienu un to pašu. Un es ik pa brīdim, mēģinu, ja tur nedot kaut ko tādu, no kā tiešām, ja tur varētu būt liels problēmas. Bet tas, ka kaut kādu desas galiņu vai tur vārot zupu, paliek kaut kāds kauliņš, lai grauž tikai 3 kauliņus, tas gan, Jā. Pamazām tuvojoties jau tādai raidījuma izskaņai, kāda ir... Jau pagāja, Nē, nekur nesteidzamies, bet vispār... Ātri pagāja. Zin kā, mēs varētu runāt un, gan jau būs citas... Jo es arī visu neatceros, protams, tas ir arī tāda. Bet pamazām, Kādi ir tavi ieteikumi cilvēkiem, kuri plāno adoptēt suni no patvērsmes? Runāsim tagad par sunīti no patvērsmes, jo tā ir tava pieredze, tu esi izgājis tam cauri. Kādi ir tavi ieteikumi? Jo ļoti bieži visapkārt, mēs redzam arī Facebookā dažādos postos, rekur mazs kamoliņš, rekur lielāks kamoliņš, rekur ar tādu dzīvestāstu, un tad ir tā, ka braucam, un gribās izglābt visas sirsniņas un visādi. Ko tu ieteiktu cilvēkiem? Visticamāk jau varbūt pirms, viņš jau ir adoptējis. Kur ir pārdomās par to? Cik man tur tās ieteikšanas tiesības, bet atsaucoties uz savu pieredzi, protams, ka nedarīt šo par spontānu lēmumu, nekādā gadījumā nedāvināt sunīšus, nekādā gadījumā neteikt, tagad ir skolēnu brīvlaiks un kur mums tur bērni dzīvos laukos, tad paņemsim, tad jau redzēs, tad jau redzēs ir vissliktākais. Vai mazāk tā viņi sēdēs pie datora vai telefonā? Jā, viņi apsolīja, ka tur, vedīs, tas gan vairāk attiecās uz pilsētas dzīvokļiem, bet patvērsmēs ir arī ļoti daudz mazi sunīši, kas der pilsētas dzīvokļiem. Kā saka, tie stāsti ir dažādi, un ar suni noteikti ir lielāka atbildība. Varbūt, ka tas var būt kaķis sākumā. Tas nenozīmē, ka kaķis ir sliktāks par suni. Galīgi nē, tas arī ir dzīvnieciņš. Tā ir viena lieta. Otra lieta, patvērsmju, manā sapratnē, patvērsmju sunīši ir pieraduši, ka tur katru dienu ir daudz cilvēku. Aizbrauciet vairākas reizes, lai tas nav tāds, šis bija vispriecīgākais vai šis visbēdīgākais, mēs arī viņu ņemsim. Tur uz vietas strādājošie darbinieki zina katram to iespējamo dzīves ceļu, kas ir draudzība ar citiem suņiem, draudzība ar vīriešiem, sievietēm. Šis ir ļoti svarīgs faktors. Nav tikai tā, ka bērni, arī vīrieši un sievietes suņa galvā ir divas dažādas lietas. Ļoti labi, ka tie ir labi saimnieki, bet, diemžēl, nevienmēr tas tā ir. Arī savas iespējas, jo vetārsts, zāles, potes, lai visi sunīši veseli un viss labi, bet ne visi sunīši ļaus jums mājas apstākļos apgriezt sev nagus. Un nevajag to mēģināt pasargties darīt, kamēr jums to 5 reizes kāds nav parādījis. Man vēl joprojām no tā ir bail, tāpēc es to vienmēr, kā lai saku, suņu frizētā. Nav bieži, bet cilvēks, kas to prot, tā ir vēl viena lieta. Un droši vien, nevis droši vien, bet pilnīgi noteikti aizbraucot, ļoti godīgi izstāstīt tos savus ikdienas ieradumus, ģimenes paradumus, kam skola, kam mācības, cik ilgi tas sunīts būs viens pats. Labi, tagad mums ir tāds lielais prieks, kā es stāstīju par savu bērnību. Man arī likās, ka es tā visu laiku, beigās mamma gāja ārā, un viss pārējais un tā tālāk. Tur ir ļoti daudz visdažādākie jautājumi, un varbūt pat pirmais nevis jautāt, ko tas sunīts domā un cik viņš tur ir labs vai slikts pret citiem,
bet izstāstīt to savu, kāds es esmu, cik man ir laika, cik mums mājās ir iemītnieki, cik mēs bieži nesam mājās, ka mēs dzīvojam 7. stāvā un lejā pa trepēm diez vai mēs iesim, mēs brauksim tikai liftu un liftā satiks citus cilvēkus vai vēl arī citus sunīšus. Nu, tur, kā saka, to CV vajag ļoti, ļoti godīgi. Vai vispār būs jābrauc ar liftu kā tādu? Jā. Vai arī, nezinu, braucam komandējumos vai braukājam ceļojumos un kurš pie kā? Jo, labi, man nedaudz cits tas stāsts, bet pieņemsim abi suņi tad, kad man tika sterilizēti. Puikām arī saka, ja sterilizēts. Nu, tad tomēr tās pirmās 2-3 dienas, es mēģināju ar rokām, tur pa tiem 5 pakāpieniem nocelt un uzcelt, kā man mācīja. Nu, tad, ja jūs dzīvojat 5. stāvā, tad jūs rēķinaties, ka būs tā panāsāšana vai, nedodies, tur būs, ja kaut kādas traumas vai, tad tas tā būs. Jā, jo suns jau ienākot mūsu dzīvē, viņš jau ne tikai papildina mūsu dzīvi, bet viņš jau arī izmaina to mūsu dzīvi. Jā. Kas tu vispār pats, kā tu sevi vairāk dēvē? Tu esi kaķu cilvēks vai suņu cilvēks vairāk? Nē, es kaķus vēl joprojām glaudu. Mammai ir kaķis un tur no rīta vakaros baroju un glaudu un ziemā, protams, -20 ir jānes iekšā un arī visu laiku tā domāju, kaut tās durvis tur vienmēr viss atcerētos aiziet, jo tāpēc, ka tās abas meitenes, bet Melnis droši vien parotaļātos, ar to kaķi un tā. Kūriņus ļoti labi ķer Melnis, bet šobrīd laikam jāsaka vairāk suņu cilvēks, jā. Jā, un kas ir tas, ko suņi tev varbūt ir, varbūt savā ziņā iemācījuši vai izmainījuši kaut ko tevī kā cilvēkā, nezinu, raksturā, ieradumos, izpratnē? Es atkal tā ļoti tēlaini izteikšu. Jā, brīnišķīgi. Nav tiesību būt nevērīgam. Katra kaut kāda, tāpēc tā peļķe tur ir, jo tas un tas un tas. Tāpēc tur ir, es atvainojos, tie atgrūstie sīpoli būrī, tāpēc, ka es pie tā esmu vainīgs. Jā, Melnim nē, Bellai bija sagraustas čības jau, un tur man likās, ka manas mīļākās botas. Bet es jau biju vainīgs, jo es viņus noliku tur, kur viņi varēja aizsniegt. Tik vienkārši. Man gan ir veicies ar visiem 3, nekad nav bijuši tur sagrausti divānu stūri. Ja? Viens žurnāla galdiņš kāja. Nezinu, kas tur bija iepaticies. Kaut kas tur bija. Bet tas suns ir primārais, tā ir mana izvēle. Tā. Precīzi, jā, jo tie atgrūstie sīpoli nevis tāpēc, ka viņš pats nezināja, ka tur... Jā, viņš nevarēja to zināt, viņi tur bija nolikti. Es it kā nebiju tur pagalma vidū, bet viņi bija tur, kur viņš tiek klāt, un es tur nebiju, nezinu, spaini ar zemi uzpiekam, pat ja būtu tas spainis ar zemi, gan jau viņš tāpat izrakta no tās smažas. Tādas kaut kādas. Tur par tādām lietām kā mīlestība, vēlība, to es neesmu tik ezotērisks. Bet tas arī, protams, jā. Jo katram dzīvē pienāk kaut kāds brīdis, kad, negribas runāt ar mainiekiem, bet tas, ka tu to purniņu vari saglaudīt, vai ne, tas ir... Zinu, ko es pat vienreiz tā domāju, pieķēru sevi, ka es, tad, kad man ir mājās suņi un tā mana diena, pat ja neviena nav cita mājās, es un suņi, es daudz biežāk pasmaidu. Vienkārši daudz biežāk, kas ir tik forši. Jo tur visu laiku tev ir ko redzēt, ko domāt, ko viņš domā, kāpēc viņš tā, kāpēc tā. Un ja katrs tā padomāt, vai kaut vai no malas kāds uzfilmētu, cik mēs smaidām mājās, ka mums ir tas suns kaut kur, vai tad, kad māja ir tukša un nav, tur redzētu liels atšķirības. Jo, manuprāt, bet tas atkal ir tikai, manuprāt, tu kā suņu zinātāji un speciālisti var labāk pateikt, cilvēkam daudz izteiktāk ir gara stāvokļa. Sunim tomēr raksturs. Viņš mums no rīta ir tāds garas stāvoklis, un tad mums vakarā atnāk viens e-pasts, viss riebjās, un visa diena ir, un tur kaut kas piezvanīja, un tāds, suns, viņš ir tāds atvērts, vai ne? Jā, tur ir tā, vienam vajag stundu staigāt, vienam pietiek ar 10 minūtēm, bet viņš tāds, Bet redz, atkal tu pateici tos atslēgas vārdus, vienam vajag vairāk, vienam vajag mazāk, vienam pirms nodarbības varbūt vajag izstaigāties pusstundu, vienam vajag izgulēties.
Arī suņiem ir tāds, ka mēs redzam, šodien viņš tas tā kā uzvilktāks, ja? Un tad es vienmēr saku, šobrīd, tā kā ne savā šķīvītī, kas ir noticis? Tas jocīgs uzvilks, nervos, stresens, tas suns. Padomām, kas ir noticis mana suņa dzīvē pēdējo 6-12 stundu laika, vai nebija tā situācija pārējais pagājušo nakti, ka tur viņš labi negulēja, tur cēlāmies, tur pērkons ārā bija, ja? No rīta bija pasniegs, izbijās, satraucās, brauca lielā kaut kāda mašīna, ja, nobijās un saprot, un tas stress jau arī sunim uzkrājas. Ja? Tātad viens ir tas, ka tā bāziskā vajadzība nav apmierināta, tas miegs ir iespējams bijis saraustīts, un ja mēs šitā pāanalizējam, mēs noķeram šo momentu, kas tev starp citu ir tavs stiprā puse, ja? Kad tu meklē visā tomēr arī kaut kādu iemeslu un cēloni, nevis tikai redzi sekas, kā man tagad tikta, bet paga. No kā, kāpēc, ko darīt, lai vairāk tas neatkārtotos. Ja? Piedod, vēl viena lieta atcerējos, ja, par iešanu uz patvērsmi un adoptēšanu. Ja jums patīk ļoti skaļa mūzika un jums ļoti patīk ziemā uguņošana, tad diez vai patvērsmes sunīts jums būs īstais. Jā, tīpaši, ja patvērsmes sunīts ir vēl ar varbūt smagu pagātni. Bet tas nenozīmē, ka jums būs īstais, kā saka, kucentiņš, kur jūs nopirksiet par lielu naudu un audzētavas. Tas arī nenozīmē, ka viņam ļoti patiks uguņošana. Precīzi, jo tāpat kā, teiksim, man gan nav ne brāļu, ne māsu, bet kad es tā vēroju, ka, teiksim, cilvēki, kuriem ģimenē ir, pieņemsim, tur divi bērni, ja, tur 2 brāļi, 2 māsas, brālis, māsu, parasti saka, katrs kā nakts pret dienu. Viens ir tāds, viens ir šitāds. Abiem vieni vecāki, vienos apstākļos auguši. Ja? Un precīzi tāpat arī ar sunīti. Mēs aizbraucam, tur ir metiens, tur ir piedzimuši kucēniņi. Ja? Un katrs no viņiem būs savādāks. Un viens mēs jūtam, jau redzam, ja? Gados 5-6 nedēļās jau mēs labi varam jau uzķert, kurš būs varbūt tāds, bišķi dominantāks, ja? Stiprs, spēcīgs, kurš ir tāds ar ļoti, ļoti jaudīgu, spēcīgu nervu sistēmu, un kurā jau mēs iekšā pamanām ir savā ziņā bailes trauksmainība, ja? Uz kaut kādiem ārējiem apstākļiem. Ja? Tā kā tas jau to jau līdzi nes katra tas ģenētiskais kods. Un, ja tev būtu iespēja 30 sekundēs nodot savu vēstījumu suņu saimniekiem visā Latvijā, ko tu teiktu no sevis? Bez garām, bet dažās 30 sekundēs, ko tu viņiem gribētu kā suņu saimnieks, suņu saimniekiem, nevis tie, kas plāno būt par suņu saimniekiem, bet suņu saimniekiem, ko tu gribētu viņiem, kādu vēstījumu nodot? Tur laikam ļoti vienkārši paldies, ka jūs arī esat suņu saimnieki. Es ļoti ceru, ka jūs nedaudz ticot kaut kādiem augstākiem spēkiem, varbūt reizēm iedomājaties, vai man par to suņa mūžu manā mūžā netiks pajautāts. Un tad, ja jūs ar to visu tiekat kārtībā, tad vai prot dot ķepu, vai neprot, vai tik apēd, vai aiziet uz suņu restorānu, vai piečurā, vai es zinu droši vien, ka ir sunīši, kas nekad nepienāks klāt un tur ļoti no rīta muti nelaizīs. Viņš vienkārši tāds ir, ka tas viss ir štruns. Galvenais, ka pieņemam katrs savu suni kā individualitāti, kā mazo mēs viens otru. Kā lielo mazo lielo suņa personību, jo katrs patiešām no viņiem ir lielā suņa personība un individualitāte. Tur, manuprāt, nevar teikt par nevienu sunīti, vienalga vai arī kaķi, tā tur bija veiksmīgā loze. To mēs nekad nezinām. Bet tas viss ir, ja jūs savu dzīvnieku mīlat te, kas laikam pat ir vissvarīgākais, tad jau viss labi. Un mēs to arī novēlam, vai ne? Protams. Jā. Valter, vai tu esi gatavs ātriem ekspresa jautājumiem no manas puses, un noteikumi tev būs šādi? Tur ilgi nefilozofē, lūdzu, tur ir tā melns vai balts. Tas ir visgrūtākais. Tieši kā šīm 30 sekundēm. Pat ja tev abas divas atbildes patīk, tev ir jāizvēlas viena, kur tev patīk pa 0,5% vai 1% vairāk. Stāst vienkārši, kas ir par tevi, kur tu tajā brīdī sajūti, es ņemšu to izvēlošu. Gatavs? Liežam, jā. Viens suns vai vairāki suņi? Vairāki. Suns gultā vai suns savā vietā? Gultā. Pieredze. Suņu parks vai mierīga pastaiga dabā? Mierīga pastaiga dabā.
Bet es atkal pēc savas pieredzes. Un, tikai tev, man tikai arī tev, tu esi mums tikai ar savu pieredzi. Komandas vai brīvība? Brīvība. Cīrulis vai pūce? Tu un tavi suņi? Nav. Nu labi. Vairāk, bišķīt vairāk. Pūces. Publika, kas nesmejas, vai suns, kas neklausa? Kas vairāk patīk? Ko tad tev jāizvēlas? Suns, kas neklausa, publika, kas nesmejas, tas ir drausmīgi. Nūģi. Vasara vai ziema? Ai, nu vasara. Salds miegs vai pastaiga ar suņiem 6 no rīta? Salds miegs. Jo pastaiga ir pēc tam. Uz skatuves ar aizmirstu tekstu vai mājās bez suņiem? Vai mājas bez suņiem? Ne, labāk tad uz tās skatuves, jo tas ir paškauns. Kaut ko izdomās. Jā, kaut kā. Tā vai citādi. Izies no situācijas, jā. Un tu audzini suni vai suns audzina tevi? Nu, būtu jau labāk, ka es audzinu suni, bet vispār atbildu, jā, suns audzina mani. Jā. Jo, ja viņa nebūtu, es to visu vispār nezinātu. Tieši tā. Un iedomājies, pēc cik daudz zināšanām tu esi, vai ne? Kāda tev jau ir tāda zināšana bagāža un cik tu esi jau daudzkārt izglītotāks par tik daudz tēmām un jautājumiem, par ko tu nebūtu bez viņiem. Manuprāt, tu pareizi pateici izglītotāks, nevis jau izglītots. Nekad nebeidzās. Jā, tieši tā. Mūsu izglītošanās un attīstība, pašizaugsme nekad nebeidzās. Ar to arī tā dzīve ir, man liekas, brīnišķīga un skaista. Jā, nu ko, Valter, vai tev varbūt mums tā mūsu rubrikas protokols vai noteikumi paredz, ka ja viesim ir vēlme uzjautāt arī man kādu jautājumu, viņš to var darīt. Un ja tev ir šāda vēlme kaut ko arī uzjautāt man, tad mēs to tagad... Ļoti labprāt. Bet tur es varbūt vienā jautājumā ieliktu apakšjautājumus vairākus, lai ļoti neaizpeldētu. Ik pa brīdim mājas sapulcēs ir tāda doma, jo ir liela teritorija un tagad ir 3 suņi un, kā lai saka, viss ir labi, bet ir doma par vienu lielu suni. Tu domā liela izmēra? Liela izmēra suns, kas būtu arī sargs, kas būtu draugs šiem suņiem. Tas nenozīmē, ka tas tu tagad atbildēs un jau rītā tas būs. Jā. Tas nav tā, ka tu līdz, ka gadu projekts. Labi, jā. Šobrīd jā, par to ir vērts domāt, vai tas tomēr ir tas tālumā. Labi, tātad jautājums, vai vispār domāt nākotnē ieviest pa 4. suņā ienākšanu? Tā kā es zinu jūsu komandu, tavu suņu raksturus, personības un būtību, es teiktu tā. Par to tā nav, kad pilnīgi noteikti nedomāt, par to domā, pagaidām, es teikšu šogad domāt, jā, jo arī zinot to, ka teiksim, pagājušais gads bija liels ar izaicinājumiem, kā sadraudzināt, visi tie ceļi, kam gājām, kam tu gāji cauri, jā, jo tas jau nebija tā, ka atvedām Melnīti ar Belliņu un visi tagad ir komanda, draugi un guļam. Sveiki, paspiežam. Jā, brīnišķīgi, welcome. Nu, tā kā guļam, ejam, reku mana gulta, tu ar tevi arī gulēt, tur man gulēsim visi, vai ne? Tas bija diezgan patiesībā ļoti izaicinošs pasākums, jo arī tur mums ir runa par Bellu, par Bisi, tātad 2 suņu meitenes, kas jau bieži vien, jā, tur jāskatās, kā tām kucītēm sapas, nesapas, jā, jo tā arī ir tāda baigi špāsīgs pasākums, jā, no savas pieredzes var teikt, kad ir tādi diezgan forši viegli organiski gadījumi, ka tās kucītes tā diezgan ātri un organiski saklapē kopā un ir arī patiesībā tad baigi smagi, jā. Nu, pat ļoti smagi ar traumām, ar ciešanām, gan visāda veida ciešanām, jā, jo sanāk tādas temperamento dāmas, jā, un es te būšu tāda, un tu te nē, un tad tā otra tāpat domā, jā.
un tad tādas abas ir tādas dominantas, jā, nu tā kā tas ļoti bieži ir tāds baigi filigrāns pasākums, un vispār jau tas, ka tev tagad visi trīs baigi forši ir sadzīvot, tev tāpat vienmēr ir jābūt bišķiņ acīm pakausī un jāpadomā par tām dažām soļiem uz priekšu, jā, vai tagad, nezinu, vai, nu, tā kā tu sāki glāstu tur vienu, vai barības trauks, vai cīņa par kaut ko, kas varētu izsaukt. Tev ir jāvēro šī trijotne, kur kaut kur kāds mūsu dzīves brīdis, sadzīviskais moments izsauc kādā sunī, nu, kaut vai rūkšana, uzrūkšana, tas jau ir brīdinājums signāls. Tu nedrīksti to ignorēt, ja? Tu tā kā uzreiz arī bišķi paanalizē. Paga, tagad es visus varbūt 3 baroju blakus, ja? Un kaut kur kāds suns netolerē īsti šo situāciju vai, nezinu, skraid pie tām pārējām bļodām, ja? Pastāv, un nav jau tā, ka kardināli tagad tu ēdīsi tur ārpusē un tu ēdīsi iekšpusē, bet ļoti bieži mēs neliekam blakus tās bļodas. Ja? Nu, re, kur ir viens, re, kur ir otrs, re, kur ir trešais. Es jau zinu, kā kurš uzvedās, un es tās minūtes 2 varu vai nu tur pastāvēt, vai, ja suns, kas, piemēram, aprī vai rīt, tad tu vari bišķiņ likt uz, nu, teiksim tā, ātrādājs, apēdu savu un skrien pie nākošajām bļodām. Ja? Tu to jau zinot, ja, jo tad, kad viņš pieskries pie tām nākošām, tas jau ir kaut kāds iespējams konflikta potenciālās sākums, un tev nevajag, lai tas kļūst par ieradumu. Nu, kad ir jau pirmais šis te konflikts un savillošanās, ja, tad tev būs vēl bišķi grūtāks tas ikdienas menedžments. Tāpēc pamani visas šīs sīkās mazās niansītes, un tajā brīdī tu zini, ka tev tas viens varbūt ir, tas ātri ir ies. Tu viņam var tās 2 minūtes noziedot un baro no rokas, liec iekšā tajā bļodā. Kamēr ēd tie 2, savā gaitā izbaudot ēdienu, tu viņai arī palīdzēsi tādā veidā, varbūt nerīt tik traki, bet tu būsi klātesoši un tu plus arī noregulēsi un pamazām pamainīsi to ieradumu. Ja? Paliec varbūt, tas ir viens tāds piemērs, piemēram, ja? Jā, bet atgriežoties tālāk par 4. sunīti, kāpēc ne šogad? Tāpēc, ka pagājušajā gadā tu izgāji visu šo... Nesen tas vēl. Tas ir svaigi. Šobrīd baudam un esam ļoti priecīgi par šo organisko, teiksim, trīsvienību, ja? Kur katrs šobrīd jau zina, kurš dara, kura kādam tur ir loma, ja meitenes neplēšās, Melņuks ir pa vidu, ja? Visi viens otru ir pieņēmuši, akceptējuši. Un runājot par to nākotnes 4. un es teiktu tā, zinot katru suņa raksturu, un te mums ir melnīts, kas ir tā kā tomēr, mums ir jārēķinās. Trauslākais. Jā, un mēs esam tik stipri, cik mums ir, nu, tā kā mūsu trauslākais, jā, tā kā ķēdes posms. Tad mēs izietu no tā, ka piemeklētu nākotnes sunīti. Es pat teiktu, iespējams, ka tas nav kucēns, es pat gribētu, jo tad, kad tas suns jau ir... Ja bija man nākamā jautājuma. Liels mazs vecuma ziņā. Kad viņš tomēr jau ir pieaudzis, jo tas mazais mēs vēl, nu, teiksim, speciālists jau var aizbraukt. Tātad, ja izvēlētos mazu, tad tikai kopā ar speciālistu, kas jau var, nu, pārbaudīt un notestēt, ja mēs varam apskatīties, kāds ir šīs kucēnas. Tev nevar pateikt, kāds tev viņš būs pēc pusgada, ja? Bet es jau redzu to nervu sistēmas darbības tipu, redzu temperamentu, ja? Caur kaut kādām darbībām mēs jau varam, nu, tā kā notestēt, ja? To viņa būtību un to temperamentu raksturu. Bet tomēr vairāk par lielu un ar stabilu psihi suni, tomēr nevis kas ir vēl viens Melņuks, bailīgais trauksmainais, kas vēl pavilks, ja, un tev varētu būt diezgan liels pēkšņi rasties īsavienojums tai tavā. Stabila psihe, tas, kas man nosēdās. Jā, un patiesībā, nu, paķer mani līdzi, jā. Un paķer mani līdzi. Tas ir tas, ko es gribēju jau pašā noslēgumā teikt. Ko tu dari pēc gada? Jā, paķer mani līdzi un mēs ar to tiksim galā. Puika meitene? Laikam vairāk es teiktu pa puiku dzimumu. Trešo kucīti es neievestu tomēr. Jā. Visi taču arī ir sterilizēti. Jā, visi 3. Nu, jā. Tā kā jā. Bet tā, ka noteikti nē, es nesaku, bet šogad ļaujam nostiprināties šai komandai un tad pēc gada braucam, laižam. Par lustīgo paldies, ka aicinājumu, paldies, ka jūs skatījāties, bet par bisi, tātad viņai pilnais vārds ir Bisella. Un tad kaut kur es tā saku, bise, un man viena draudzene saka, nu un tev tagad ir
tiesības? Es saku, nu jā, viņai ir pase. Viņa saka, nē, pase, tas ir labi, bet tu drīksti šaut oficiāli. Bet tev ir atļauja? Es neaizdomājos. Bet tev ir atļauja vispār, vai ne? Jā. Nē, es arī saku, nē, ir viņai pase, jā. Viss ir legāli. Jā, tā kā jā. Nu, ko, Valter, milzīgs paldies, ka tu atbrauci. Man bija ārkārtīgi liels prieks ar tevi satikties. Man vienmēr ir, tas laiks kopā ar tevi sarunās, es viņu nejūtu. Tajā brīdī pat es aizmirstu, kā mani sauc. Tā laikam ir laba zīme, jā. Es arī esmu dzīvnieks pēc horoskopa, jo es esmu cūkas gadā dzimusi februārī zivs. Priecājos iepazīties Pērtiķiene. Nu, ko, paldies tev, mīļš, un lai jums brīnišķīgs pavasaris, vasarlaiks kopā, tavs skaistais ceļojums, jo katrs dzīves periods kopā ar suņiem, tas ir mums, es to redzu un uztveru kā fantastisku, brīnišķīgu ceļojumu kopā ar suni. Lai jums viņš ir skaists, piedzīvojumiem bagāts, daudz prieka, visiem stipra veselība, un braukšu ciemos un uz saziņu. Paldies! Un paldies jums visiem, kas skatījāties. Paldies. Uz tikšanos nākamajās rubrikas par suni bez filtriem epizodēs.